Apskatīsim viduslaikus aptuveni no 5. līdz 15. gadsimtam. Kas būtisks šajā laikā notiek? Noteikti jāmin vikingu sirojumi, ko redzam arī Latvijas teritorijā. Tie vai nu notika mierīgi, ar kādu mantu apmaiņu, vai arī atņemot kāroto ar varu. Raganu medības. Kāpēc raganu medības? Tāpēc, ka viduslaikos katru jaunu ideju apspieda. Cilvēki bija māņticīgi un baidījās no pārmaiņām. Tas saistīts arī ar krustakariem. Pēc Romas pāvesta pavēles daudzās zemēs tika būvētas baznīcas un uzspiesta kristietība kā vienīgā pareizā ticība. Viduslaikus arī sauc par tumšo laiku, jo valstis plosīja epidēmijas, kari un nemieri, bet baznīcās attīstījās mūzika. Par to paldies jāsaka mūkiem, kuri saprata, ka tāpat kā teksti, arī notis ir jāpieraksta. Baznīcās jau bija noteikti dziedājumi un tika mācīta mūzika. To vajadzēja kaut kā atcerēties, un radās pirmais notācijas piemērs. Neimas, ķeksīši, svītriņas, bet tas bija pārāk nekonkrēti. Šo problēmu atrisināja itāļu mūks Gvido, mainot mūzikas pierakstu, kas daļēji ir saglabājis arī mūsdienās. Zilbītes ut, re, mi, fa, sol, la, vēlāk tām pievienosies arī si un ut, nomainīs do. Sākumā bija 4 līnijas, bet 14. gadsimtā parādījās jau 5 nožu līnijas. Mūziku radīja ne tikai baznīcā, bet arī klejojošie mūziķi, kas iedvesmoja cits citu, spēlējot būdiņās, laukos un mežos. Viduslaikos sāka celt iespaidīgas, izturīgas pilis, kas varēja pastāvēt pat karos. Latvijā arī mēs tādas varam apskatīt. Par viduslaikiem mums aizvien atgādina Rīgas, Cēsu un Turaidas pils. Attīstījās mūzikas instrumenti, parādījās ērģeles ar klaviatūru un stabulēm, kā mūsdienās. Viduslaiku instrumenti ar savu šarmu un dabisko plūstošo skanējumu atviegloja cilvēku ikdienu. Vienoja viņus ar dabu, tāpēc iepazīsti šos instrumentus, iedvesmojies un radi.